Šis ir parasts darbdienas rīts. Savās dienas gaitās dodas cilvēki. Viņi visi sēž tik šķietami ierasti. Tomēr tas, ko mēs redzam pirmajā acu uzmetienā, var mūs maldināt. 4 no viņiem aiz ikdienišķās izturēšanās slēpj savas patiesās izjūtas. Tāpat kā katrs no mums, arī šie cilvēki gājuši un plānojuši savu dzīves ceļu, virzīdamies uz mērķiem, ko vēlas sasniegt. Pavisam nesen katru no viņiem piemeklējis gluži vai zibens spēriens. Krīze ir vārds, ko bieži dzirdam ziņu sižetos, bet šoreiz tā ir katra šī konkrētā cilvēka krīze. Viņi ir katrs savas dzīves lūzuma punktā, kur viņi ir tie, kam būs jāpieņem lēmumi. Šī sieviete, kura ir viena no 4 krīzes upuriem, ir 59 gadus veca nekustamo īpašumu speciāliste Inta. Gandrīz 20 gadus viņa ir strādājusi valsts iestādē un darījusi savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Nu viņa ir atlaista, un šodien šajā vilcienā dodas pretīm savai pēdējai darba dienai. Pēdējai darba dienai tur, kur viņa apmācījusi gandrīz visus savus līdzstrādniekus, tā skaitā arī tos, kuri viņu atlaiž. Šim darbam viņa atdevusi visu, ko spēja. Viņai tā nav bijusi vienkārša darba vieta, kur pelnīt iztiku, bet gan vieta, kurā viņa realizēja un kurai atdeva sevi. Tomēr vadības nomaiņa, jaunu ambiciozu iestādes vadītāju vēlme nomainīt vairākus vecos darbiniekus ar saviem studiju biedriem ir novedusi pie šī sāpīgā notikuma. Inta ir lieliska speciāliste, un tāda erudīcija kā viņai ir varbūt vēl tikai dažiem šajā jomā. Bet diezin vai Intai izdosies atrast darbu, kas satura un atalgojuma ziņā atbilst viņas kvalifikācijai. Viņai pensijas vecums vairs nav aiz kalniem. Turklāt savā karjerā viņa ir šauri specializējusies. Viņa nevēlas darīt neko citu kā vien to, ar ko viņa nodarbojusies līdz šim, gluži tāpat kā viņa nevēlas doties pensijā. Intai ir bail iedomāties savu vientulību. Ārpus darba dzīves viņai daudz nekā nav. Runājot vēl atklātāk, viņa baidās palikt vienkārši mājās, palikt viena bez tā, kas viņai ir bijis svarīgākais viņas dzīvē. Aigars pēdējos 4 gadus pavadījis Anglijā, pelnot naudu ģimenes mājai. Nu, mājai ir sakrāts, tomēr vēl nepieciešama nauda tās iekārtošanai un vajadzētu arī auto. Aigaram jau ir lidmašīnas biļete, lai dotos atpakaļ, bet ģimenes apciemojums viņa ir nostādījis ultimātu priekšā. Viņa dēliņš Mārtiņš un mazā Annija nepazina Aigaru, un viņa paša bērni īsti nesaprot, kāpēc mājās parādījies šis Aigars. Arī attiecībās ar sievu Maiju laiks ir darījis savu. Pēc 4 gadiem, kas pavadīti šķirti, starp abiem valda atsvešinātība. Nav līdzējis ne Skype, ne vēstules, ne naudas sūtījumi. Aigars ģimene ir kļuvis tik svešs par spīti tam, ka viņš ir bijis prom tikai pašas ģimenes dēļ. Anglijā Aigars ir kļuvis par konditoru, lai gan nekad to nebija mācījies. Aigaram šis darbs patīk, tāpēc viņš labprāt to strādāt arī turpmāk. Un tomēr Maija ir skaidri pateikusi Aigaram to, ka ģimenei vairs nevajag viņa smagi pelnīto naudu, ja vien viņiem nav pats Aigars. Aigars vēlas dzīvot ar ģimeni. Tikai tās dēļ viņš ir strādājis visus šos gadus, bet Latvijā viņam nebūs viegli. Materiālā situācija bez darba Anglijā atkal būs smaga kā pirms tam. Tieši tās dēļ taču nācās aizbraukt. Mājas darbs arī nav no augsti apmaksātajiem, tomēr bērniem nepieciešams dot daudz, un dzīvot atkal no rokas mutē nav gluži tas labākais. Kur gan viņš atradīs darbu, lai uzturētu ģimeni? Ģimene var būt tikai tad, kad viss ir kopā. Bet kā gan bez naudas? Tomēr dodoties peļņā vairs nav ģimenes. Patiesi Aigara ģimenes situācija ir vienkārši, jo tajā ir 2 skaidras izvēles, bet no otras puses tā ir nežēlīgi sarežģīta. Jo nevienā no šīm izvēlēm nav tas, ko kāds no Aigara ģimenes pilnībā vēlētos. Tas, ko viņi gribētu šeit, ir atrast to zelta vidusceļu. Raivo nesen nosvinēja savu 40. dzimšanas dienu. Tomēr svētku garstāvoklis viņam pazudis. Viņa lietoto automašīnu tirdzniecības uzņēmums ir bankrota priekšā. Uzņēmumu Raivo ir veidojis pēdējos 10 gadus, sākot no dažu mašīnu tirgošanas un attīstot to līdz uzņēmumam, kurā Raivo nodrošina darbu 7 cilvēkiem. Tagad viņa rokās ir pavēsta no bankas par to, ka 2 nedēļu laikā ir jādod kredīts, ko viņš ņēma, lai uzņēmumam veiktu lielu auto pasūtījumu. Bet nelaime nenāk viena.
Tā arī gandrīz vienlaicīgi ar šo pavēsti Raivo uzņēmumu ir pametusi galvenā grāmatvede. Turklāt ir atsaukts lielākais pasūtījums šajā ziemā. Raivo uzņēmumam tā bija liela veiksme saņemt tik lielu pasūtījumu, parasti klusajā ziemas periodā. Bet nu tas ir atteikts. Banka atsaka pagarināt kredītu Raivo uzņēmumam. Bez lielā pasūtījuma ziemas vidū atdot bankai naudu ir neiespējami, bet naudas neatdošana nozīmē nevienu uzņēmuma bankrotu, bet arī Raivo mājas zaudēšanu. Raivo pats ir šī kredīta galvotājs ar savu māju. Bez grāmatvedes, bez pasūtījuma, bet ar milzīgu parādu cilpu ap kaklu. Šķietami visu laiku tik veiksmīgais uzņēmums dodas taisnā ceļā uz bezdibeni. Baiba strādā augstā amatā kādā ministrijā. Viņa ir strauji kāpus pa karjeras kāpnēm, jo savā vecumā ieņem vienu no augstākajiem amatiem ministrijas sistēmā. Tomēr viņu ļoti nomāca valstī sabiedrībā notiekošais. Avīzē viņa lasa par kārtējām problēmām valstī, kas katru dienu kļūst skarbākas. Viņa cenšas darīt visu labāko, bet sabiedrības neapmierinātība tikai pieaug. Bezdarbs, valsts redzējuma trūkums, ārējie parādi, kā lai nepieaug neapmierinātība. Viņa ir nomākta no tā visa. Vai šajā līknē, kas virzās tikai uz leju, ir iespējama kāda izeja? Kāda konkrēta un viena? Baiba vienmēr atrod daudz lielākas problēmas sev apkārt, nekā viņai ir uzdots redzēt un risināt. Viņa arī atrod atbildes un risinājumus. Un tomēr šajā gadījumā problēma ir krietni lielāka. Turklāt nav viņas vienas spēkos to atrisināt. Tā nebūtu ne pozitīvākajās savu mūžu dienās, šie visi cilvēki ir sagadījušies vienā vagonā. Tikai vienā nelielā vilciena vagonā. Diez vai šie 4 ir tādi vienīgie šajā pilsētā, šajā valstī, pasaulē. Cik vēl daudz ir šādu vilcienu vagonu, kas pilni ar dzīves krīzēm?